Pirms es sāku praktizēt vacu, mans mērķis bija pasniegt mācību stundas zen shiatsu, jeb stiepšanās mākslā, kuras bija apguvis Japānā. Shiatsu ar stiepšanās vingrinājumiem palīdz atbrīvot chi, jeb cilvēka dzīvības spēka aizprastojumus gar cilvēku meridiānām jeb kanāliem. Tālajos austrumos stiepšanās ir pat vēl senāks terapijas veids nekā akupunktūra, kura strādājot ar punktiem meridiānu tuvumā stiprina muskuļus, palēlina lokanību un kustību diapazonu. Es atklāju, ka šie efekti pastiprinās, ja cilvēku stiepja, kamēr viņš atrodas peldošā stāvoklī, siltā ūdenī. Fizioterapeits, strādājot ar cilvēkiem, kuram ir kustību traucējumi un fiziska invaliditāte, atzīst, ka vacu radītais kustību diapazons ir plašāks nekā tas ir citām metodēm. Šūpojot ķermeni un vienlaicīgi stiepjot kājas vai rokas, pretestība samazinās vairāk nekā, ja ekstremitātes tiek apstrādātas izolēti. Ķermeņa kustība dinamika plūstoši mainās un nav iespējams paredzēt, kas notiks tālāk. Tādējādi mazinot pretestību, ķermeņa stiepšanās limiti palielinās, jo tos neierobežo bailes.